Atspiediens stāja uz rokām ir vingrinājums, kas sanāk apvienot stāju uz rokām ar atspiedienu. Citiem vārdiem sakot, tā ir spiešana virs galvas ar savu ķermeņa svaru, bet tā kā tas ir pārāk viegli, tu to dari balansējot uz savām rokām. Lai to izpildītu, nostājies stājā uz rokām, noliec savu galvu uz leju, saliecot rokas, un tad uzspiedz apakaļ augšā, iztaisnojot rokas. Labi, bet kā to iemācīties? Šī video mērķis ir atbildēt uz šo jautājumu, parādot, kā iemācīties atspiedienu stāju uz rokām no nulles. Pirmais solis ir pamata izveidošana. Atspiedienu stāju uz rokām pamatiem ir tikai divas sastāvdaļas - spēks un līdzsvars. Spēks nozīmē spēju uzspiest virs galvas savu ķermeņa svaru, savukārt līdzsvars nozīmē spēju to izdarīt, atrodoties stājā uz rokām. Labi, bet kā izveidot šos pamatus? Lai uzlabotu spēku, tev ir jāsāk ar plecu atspiedieniem, un pakāpeniski jāpaukstina kājas virs zemes, līdz nonāc līdz atspiedieniem stāju uz rokām pret sienu. Kad tu vari izpildīt 3 atspiedienus stājā uz rokām pret sienu, tev ir pietiekami daudz spēka, lai sāktu trenēt pašu atspiedienu stājā uz rokām. Tu varētu jautāt, kāpēc tieši 3 atkārtojumi? Vai tad ar vienu atkārtojumu nepietiek, ja mans mērķis ir iemācīties vienu atspiedienu stājā uz rokām? Teorētiski jau pietiek, bet ja tu vari izpildīt tikai vienu atkārtojumu, tu nevarēsi izdarīt pietiekami daudz kvalitatīvu atkārtojumu treniņā, lai tu iemācītos pēc iespējas ātrāk. Neliela spēka rezerve ir ieteicama, jo atspiediens stāja uz rokām lielākoties ir tehniska prasme. Savukārt, lai uzlabotu līdzsvaru, tev vienkārši nepieciešama stabila stāja uz rokām. Ja tu vari stabili noturēt stāju uz rokām 10 līdz 20 sekundes, es teiktu, ka tu esi gatavs sākt trenēt atspiedienu stāju uz rokām. Īsumā sakot, kad tu vari izpildīt 3 atspiedienu stāju uz rokām pret sienu un stabili noturēt stāju uz rokām 10 līdz 20 sekundes, atspiedienu stāju uz rokām pamati tev ir izveidoti. Tagad parunāsim par to, kā sākt trenēt atspiedienu stāju uz rokām. Atšķirībā no citiem trikiem, kuriem ir dažādas progresijas, atspiedieniem stāju uz rokām tādu īsti nav. Kad tev ir nepieciešamie pamati, tev ir vienkārši jāiemācās tehnika, un to tu vari darīt divos veidos. Mēģinot to izpildīt pie sienas vai izmantojot gumiju. Atspiedienu stāju uz rokām mēģinājumu pie sienas ļauj trenēt pašu kustību, neļauj tev nokrist uz priekšu. Tas izskatās šādi. Uzliec stājā uz rokām pie sienas un vienkārši mēģini izpildīt atspiedienu stājā uz rokām. Ja nokrīt uz priekšu, vienkārši izmanto sienu kā atbalstu un turpini spiesties augšā, bet ja nokrīt atpakaļ, uzliec apakaļ stājā uz rokām un mēģini vēlreiz. Šis vingrinājums ir ļoti noderīgs, daudz vairāk nekā mēģinājumi bez sienas, jo nav iespējams nokrist uz priekšu. Veicot mēģinājumus bez sienas, pusi treniņu tu vienkārši zaudēt līdzsvaru un krist uz priekšu, bet ja tu zaudē līdzsvaru šeit, tu vienkārši vari atbalstīt kājas par sienu un pabeigt atkārtojumu. Protams, šis vingrinājums neizslēdz spēju nokrist apakaļ, tāpēc tam būtu nepieciešama partneru palīdzība, bet tā kā lielākā daļa no mums trenēs vien, par to es nerunāšu. Tu noteikti vari kādam čomam paprasīt, lai patur tev kājas. Viņš būs ļoti priecīgs. Savukārt atspiediens stāja uz rokām ar gumiju ļauj tev trenēt kustību ar mazāku pretstību. Tie izskatās šādi. Piesien gumiju pie pielikšanās stieņa, aplēs topu vidukli, nostājies uz rokām un izpildi atspiedienu. Lai gumija neslīdētu augšu pa kājām, nenovilktu to bikses, es ieteiktu tev turēt kājas plati. Šis ir vēl viens ļoti specifisks veids, kā trenēt atspiedienu stāja uz rokām, jo viss, ko tu dari, ir samazināt pretstību ar gumijas palīdzību, kas ļauj tev izpildīt vairāk atkārtojumu, vairāk praktizēt pareizu tehniku. Pēc pamata izveidošanas šie ir 2 vienīgie vingrinājumi, kurus tev ieteiktu. Tu pat vari iemācīties atspiedienu stāju uz rokām, izmantojot tikai vienu no tiem, bet katram ir savs mērķis, kas otru labi papildina. Mēģinājumi pie sienas ļauj tev praktizēt pašu kustību ar savu ķermeņa svaru, savukārt atkārtojumi ar gumiju ļauj vairāk piestrādāt pie tehnikas un izpildīt vairāk atkārtojumu. Tāpēc abu apvienošana var palīdzēt progresēt ātrāk. Labi, tagad tu zini 2 galvenos vingrinājumus, kas tev nepieciešami, lai iemācītos atspiedienu stājā uz rokām. Bet kā tieši to izdarīt? Šeit sākas treniņu programmas veidošana. Tā kā atspēšanās stājā uz rokām ir gan spēka, gan tehniska prasme, mēs sāksim ar 3 treniņiem nedēļā. Šis ir pietiekami bieži, lai iegūtu daudz tehnikas prakses, vienlaikus dodot to pietiekami daudz laika atjaunoties. Izvēlies darīt tikai atspiedienu stājā uz rokām mēģinājumus pie sienas, tev vajadzētu veikt 3 līdz 5 piegājienus pa vienam mēģinājumam. Tavs mērķis šeit ir izpildīt vienu atkārtojumu katrā piegājienā, un nav svarīgi, vai pieskaries sienai vai nē. Piegājiens ir pabeigts tikai tad, kad tavs rokas ir pilnībā iztaisnotas. Tāpēc, ja pirms atkārtojuma pabeigšanas tu nokrīt apakaļ, tev ir jāmēģina vēlreiz. Kļūstot stiprākam un pierodot pie tehnikas, tu varēsi izpildīt atkārtojumu, nepieskaroties sienai, un kad tas notiks, tu būsi iemācījies atspiedienu stājā uz rokām. Savukārt, ja tu vēlies darīt tikai atspiedienu stājā uz rokām ar gumiju, tev vajadzētu veikt arī 3 līdz 5 piegājienus, bet pa 3 līdz 5 atkārtojumiem. Kļūstot stiprākam, tu vari samazināt gumijas pretstību un beigās to pilnībā likvidēt. Taču, ja vēlies apvienot abus šos vingrinājumus, kas, manuprāt, ir labākā opcija, es ieteiktu sākt ar 2 līdz 3 piegājieniem atspiedienu stājā uz rokām mēģinājumiem pie sienas un pabeigt treniņu ar 2 līdz 3 piegājieniem atspiedieniem stājā uz rokām ar gumiju. Tikai paturprātā to, ka piegājienu skaits ir individuāls. Tu vari to palielināt vai samazināt atkarībā no tavām atjaunošanās spējām. Es arī nevaru pateikt, cik nedēļas tev būs nepieciešams, lai iemācītos atspiedienu stājā uz rokām. Vienkārši trenējies, mēģini katrā treniņā uzlabot savu tehniku un ar laiku tu to iemācīsies. Triku apgūšanas video beigās parasti dod arī piemēru programmu, bet šoreiz tā tev īsti nepalīdzēs. Tas ir tāpēc, ka katrs treniņš uz papīra būs gan identisks. Vienīgais, kas mainīsies un uzlabosies, būs tava tehnika. Labi, šis arī ir viss atspiedienu stāju uz rokām apguves ceļš. Ja tev ir vēl kādi ieteikumi video tēmām, droši ierakstos komentāros. Čau!